Es ļoti gribētu izteikties par šo te bruņošanos, par biznesu. Faktiski tas ir par biznesu. Arī? Jā. Arī. Bet atcerēsimies vēsturi. Otrais pasaules karš nenotika pēkšņi. Visi zināja, ka viņš notiks. Ulmanis kopā ar Saimu bruņojās. Latvijā notika histēriska bruņošanās, gluži kā šobrīd. Un ne 4% no sava budžeta Latvija tērē toreiz. Cik bija toreiz? 27%. No visa, ko ieņēma Latvija, un ar ko tas viss beidzās, dārgie. Un, kādam laikam tā patiesība jāpasaka, ar ko tas beidzās, ar neko. Un ne tikai tāpēc, ka Ulmanis pateica, ka nepretojieties. Viņš, no vienas puses, tobrīd ar to milzīgo bruņojumu un ar to, ka toreiz šeit dzīvoja latvieši 90% un iedzīvotājs skaits bija krietni lielāks. Un Ulmanis tomēr pateica, palieciet savās vietās. Kas tagad, par ko vispār man gribētos teikt, beidziet spēlēt šo spēli. Viss ir mainījies. Dārgie politiķi Saeimā, viss ir mainījies. Un spēles noteikumi ir jāpieņem. Ir jāsaprot, kas ir noticis. Ir jāsaprot, kurā virzienā mēs ejam. Jāatver acis un jāsāk domāt. Vispirms klusu domāt un vēlāk skaļāk domāt. Un šī histēriskā bruņošanās kopā ar Vāciju, mēs redziet, būsim vienotā lielā Eiropa. Jūs kas aizmirsāt vēsturi? Vispirms mūs okupēja, nāca virsū vācieši, viņi mūs nemīl, viņi mūs okupēja, viņi mūs iznīcināja arī, tāpat kā Krievi. Pagaidiet, latvieši, es tiešām atnācu uz šeit tikai tādēļ, lai izmantot šo te lielisko iespēju plašai auditorijai pateikt, bruņošanās neko nedos. Un draugu Latvijai nav. Kas tad dos kaut ko? Es pateikšu to, ko es domāju. Es neesmu prezidents, bet es varu pateikt to, ko es domāju. Bet man gribētos, lai arī prezidents vismaz savā sirdī padomā, kas šobrīd notiek un kādu pozīciju viņam būtu jāieņem. Varbūt nevajag histēriski skriet kopā ar Eiropu un domāt, ka viņa mums palīdzēs. Draugu mums nav. Viss. Un nebūs. Un Vācija mums nevar būt draugs. Dārgie. Šobrīd ir? Nevajag. Viss mainīsies. Viss mainās un mainīsies. Un es domāju, ka beidzot tiešām ir pienācis laiks, kad Latvijas politiķiem jādomā par to, kā saglabāt to mazo saujiņu latviešu, kuri nav jāgrūž karā ugunī. Mums tāpat ir maz. Mēs neko vairs nevinēsim. Un tas nav mans kaut kāds, gars vai kaut kas. Ir reālā domāšana. Es domāju, ka Latvijā jāsāk domāt reāli. Beidziet, izlīdīsim ārā no šiem te pamperiem, bērnu pamperiem. Bet, Laim, klausies, mums šobrīd, tagad prezidentam būtu jāizsūt Putinam notu, ka mēs padotam? Jā, vajadzētu iemācīties tagad būt reāli politiķim. Nevis histēriskam Eiropas bļāvējam. Un galvenajam jau šobrīd bļāvējam. Es teiktu, ka šis viedoklis ēterā ir atspoguļo tikai to, ka par maz ir skaidrots, stāstīts, jo es nevaru piekrist te nevienam vārdam. Es saprotu, jūs esat no Nacionālās apvienības. Es nevaru piekrist arī vienalga, no kurienes es esmu, te nevienam vārdam. Ko jūs sakat, apmēram tā sajūta ir tāda, kad apsiksimies ar baltiem palagiem un vai nu muksim, tam es nevaru piekrist. Un daudzām citām atziņām es nevaru piekrist to, bet tas, ka jūs tā domājat, man dod pilnu pārliecību, ka kaut kas ir pamaz šobrīd publiskajā telpā, tā drošības sajūta un tie izskaidrojumi. Tāpēc, ka vieni meli, kurš tad tic Latvijas sabiedriskiem mēdiem? Naivi cilvēki? Bet ir augstākās valsts... Bet mēs jau mākam vāciski un angliski. Ir augstākās valsts amatpersonas, kuras ievieš mieru vai satracina publiku. Un šī gadījumā jūs neesat mierīgi. Nē, nevajag viltus mieru.
jums vajag aprunāties noteikti ar kādu, kas var izskaidrot šīs lietas, un būtu labi, ka tas notiek publiskā telpā. Pagaidiet, žurnāls Bild, Vācu žurnāls ir nopublicējis rakstu, kurš skaidri pateica, ka šī ir pēdējā mierīgā vasara Eiropā. Par ko jūs runājat? Es ar tiem rakstiem uzmanītos, jo tas eksperts, kur viņi atsaucās, kaut kāds nezināms puisis, kas sēž kaut kur pie vasaras. Bet jūs Amerikas izlūku dienestu institūta ziņas lasam, vai arī to mēs nelasam? Mēs tikai gribam dzīvot savās ilūzijās. Ilūzijas ne, jābūt praktiski. Stiprā vienotā latviešu tauta, no kuras šitik te ir palicis maz. Jūs esat nobijusies un baidat arī sabiedrību šobrīd, bet kāds ir priekšlikums? Jā, varat uzcīt, es ceļu trauksmi. Es ceļu trauksmi. Kāds ir jūsu priekšlikums? Kādā ziņā es sabijusies? Ar mani viss būs labi. Priecājos. Jā. Mēs esam sabiedrības atspulgs. Absolūti. Tad tādi mēs esam. Dažādi. Tad ar mums ir jāstrādā. Nē, Jā, visiem.